tieši Virsgalē Diaspora amatieru teātra festivāls atrada savu nosaukumu Laipa, kas visus kopā jau vieno 11. gadu. Šodien, 24. oktobrī, mēs atkal esam šeit, visi kopā, sabraukuši no malu malām, atkal Virsgalē. Atkal esam sanākuši, lai rādītu izrādes, dalītos emocijās un sajūtās, lai atkal piedzīvotu to brīnumu, kad gaisma iedegas un aizkrisvaras vaļā. Vai aktiermeistarība ir meli? Un tad mēs nonācām pie tāda secinājuma, ka nē, tie nav meli, jo pēc idejas aktiermeistarība ir atdarināšanas māksla. Un tāpēc es jums visiem šajā festivālā novēlu nemelot, būt patiesiem un būt ļoti, ļoti priecīgiem, jo tas ir milzīgs, milzīgs prieks būt visiem kopā. Man Birzgalas teātra vārds patiesībā saistās ar manu pirmo laipu, kas bija Reikjavikā, jo tas ir tas piemērs, ko es vienmēr visiem stāstu, kas ir laipa. Un tad es saku, laipa tas ir tad, kad 9 no rīta, vai agrāk, kā toreiz bija, vai 8 no rīta, uz skatuves dzied Birzgalas aktrises un visa zāle, ko arī dzied līdzi. Tā ir laipa. Tas ir tas, kā var raksturot, kas te notiek. Īstiem! Prieks jūs visus redzēt. Šerloka, tu esi pārliecināts, ka mēs esam nonākuši pareizajā vietā? Nenoliedzami, Watson! No dzimtenes sveicins, cik viņš ir tītas, man tālu no dzimtenes esi mans draugs. Kad mīlu lasot, šis prieku man dod, jo cīņā dosmi un spārku tas dod. Kad vakars vai rīts, uz dziesmu lai grīts, vasais pārstāvā godīgi. Ludoši no dzimtenes lūk, līdz ar mācu vairs no rīti, un ar meitenes sveicienu. Līdz ar mācu vairs no rīti, un ar meitenes sveicienu. Ar šo sudrabiņu. Tu esi vainīgs, viss pats sakās. Nauda seķies man no mātes. Ak, no vīra mātes? Nu, nē, kakars, es tā kā neesmu bijus precāju. Nu, arī jau tāpat arī neprecāju. Nu, vai tu jūti uz ko šis tēmē? Nav svara tam. Kur un kā nauda nākusi svars tam, ko ar to dara? Oi, kas mani noprecēs. Tas dzīvos cepuri kuldams, bet mēs paši varēsim gulēt, kājas grieztos saslējuši un tā tālāk un tā tālāk.
Viņam redzams, ka kvartāls viss, viņš omulīgs un patīkams. Šis virs uz jumta, kam ir nams, uz muguras tam propellers ar vien. Uz navas poga spied un skrien, viņš ļoti apaļš, ļoti skaists. It visā plašā pasaulē vislabākais. Piecelies, pacel rokas, kad dzirdi šo skaņu, un ļaujies troksnim! Mēs esam šeit, lai jums paziņotu, kā no San Francisco nāk teātris, kurš prot spēlēt tādu jaudu, kādu tu sajūti mūsu koncertos. Donas, Es izbraucu tev cauri. kāda tā bija? Tā bija ļoti liela. Es gribētu redzēt Londonu. Vandergārda jau pucinu pat ieradusies, un es esmu pārliecināta, ka viņai nav laika apspriest Londonu sēdēties. Šeit, protams, ir akači un arī lieli plēsīgi putni. Un ja jūs aiziesiet par tālu, jums var piemesties vadātājs, jūs varat pazust un nomirt bodo. Vai arī jūs kāds var apēst. Bet principā tīrels ir ļoti jauks. Visu sirdīs asins kars, tik mana sirds ir augsta un viena augsta sirds. Jo ķieģelis sienā tāds vājš saules stars atspīdēs kā šķirbu, un viņš pielika savu izslāpušo muti pie tā cauruma sienā. Viņš knapi varēja aizsniegt viņa ķēžu dēļ, bet viņš pielika to savu izslāpušo muti un teica: to. Bet viņš zināja, ka viņa to darīs.